Šodien mums ir kristība dievkalpojums. Man tā ir pirmā reize, kad es drīkst runāt kristība dievkalpojumā, tāpēc man ir īpaši prieks un jūtos pagodināts. Tiem, kuri varbūt ir pirmo reizi šodien šeit vai kuri nenāk regulāri, mēs šogad izstudējām cauri Kalnu svētdienai. Un tagad mēs esam uzsākuši nākamo sēriju, esam jau vidū par gara augli, kas ir aprakstīts Galatiešiem 5, 22 līdz 23. Un es aicinu atšķiriet ar mani šo nodaļu Pāvila vēstulē Galatiešiem. Un es arī aicinu un atgādinu, ka ir vērts izlasīt arī mājās visu vēstuli, īpaši šajā laikā, kad mēs ejam tam cauri, lai mēs varam paturēt to kontekstu prātā. Un to darīt regulāri, kamēr mums arī ir šī svētdienas sērija. Galatiešiem 5, 22, 23. Bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Jā, un tā nu mēs esam runājuši par mīlestību, mieru, prieku, izturību un pagājušā reizē par krietnumu. Un šodien mūsu tēma būs labestība. Un mēs domāsim par to, ko nozīmē šis vārds labestība. Un tas plāns būs mēģināt atbildēt uz pāris jautājumiem, ko pasaule uzskata par labestību. Kas ir tas vispārīgais priekšstats par to, kas ir labestība. Un tad paskatīsimies, ko Bībele šeit saka par šo vārdu labestību. Un domāsim arī par to, kā to iegūt un kā mēs to varam lietot savās dzīvēs. Bet pirms to daram, es aicinu zemoties lūgšanām. Mīļais debes Tēvs, Kungs, es neesmu cienīgs te stāvēt un runāt Jēzus vārdā uz Jēzus draudzi, bet es Tev lūdzu, Kungs, lieto mani un palīdz, lai es nestātos ceļā tam, ko Tu vēlies pateikt. Un lūdzu, Kungs, atver sirdis, atver ausis, lai tas vārds, kas šodien skan, lai tas var darboties katra dzīvē, Kungs. Paldies, ka Tu esi tik labs Dievs un paldies, Kungs, ka Tu esi tas, kurš vēlās darboties mūsos, savos bērnos. Tāpēc palīdz mums būt ar karstu vēlmi arī saprast to, ko Tavs vārds saka, un lai mēs to varam darīt pēc Tava prāta. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Labi, tātad šodienas teksts ir ļoti īss, jo šodienas teksts ir tikai viens vārds – labestība. Jaunajā tulkojumā ir iztulkots kā labestība, vecajā labprātība. Un tad jautājums ir, ko tas nozīmē? Ko tas mums izsaka? Labestība. Un pirmais iespējas ir tāds, ka tas ir kaut kas tāds cilvēks, kurš ir tāds gaišs un ar tādu pozitīvu attieksmi un tāds atsaucīgs cilvēks. Tu esi tik labestīgs cilvēks. Tu labprātīgi dari to, kas tev nebūtu varbūt jādara. Un, protams, savā ziņā tā tas arī ir. Un savā ziņā mēs pat šajā adventas laikā, jeb šajā Ziemassvētku laikā redzam, ka cilvēki arī kļūst tādi labestīgāki, vai ne? Viņi neparasti labprātīgi dāvina dāvanas citiem, ko viņi ikdienā varbūt tā nemaz nepraktizē. Labestība viņiem liek apciemot radus un ģimeni, pat ja attiecības nav nemaz tik labas, bet tomēr šajā Ziemassvētku laikā viņi to vēlās darīt. Skan labestīga mūzika, ja mēs tā varam teikt, mūzika, kas citos gada laikos dus klusumā. Amerikā, piemēram, cilvēki pat satiekās zem āmuļu zara un ir spiesti skūpstīties, cik labestīgi. Un, protams, Ziemassvētku vecītis kļūst par tādu pašu labestības iemiesojumu bērnu acīs. Vai ne? Un, kaut arī tradicionālais Bībeles Betlēmas stāsts vairs nav modē, un mēs pat varētu teikt, kļūst politiski nekorekts. Jā, Amerikā, piemēram, teikt Christmas
ir jau nekorekti. Es lasīju, ka arī Vācijā, Berlīnē ir kāds rajons, kur pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu, ka mēs vairs nedrīkstam saukt Ziemassvētku tirdziņu par Ziemassvētku tirdziņu. Tas ir jāsauc par gaismiņu tirdziņu. Un, tā kā tas kļūst politiski nekorekts šajā laikā, un mēs to arī redzam, un tomēr cilvēki šajā laikā ir neparasti atvērti Kristus vēstī. Atvērtāk nekā jebkad. Un tādēļ tas mums ir arī jāizmanto. Un tāpēc es arī aicinu domājiet par saviem draugiem. Domājiet varbūt par kādu cilvēku, kuru jūs varat uzaicināt uz Ziemassvētku dievkalpojumu. Šeit Vīlandē tas notiks 17. Un uzaiciniet kādu cilvēku. Cilvēki ir labprātīgi un pat brīvprātīgi ir gatavi nākt uz baznīcu. Tātad labprātība, jeb labestība, tas savā ziņā ir tāda atvērtība pret labo. Un tomēr šim vārdam ir daudz dziļāka nozīme. Un grieķu tekstā tas vārds, kuru mēs šodien šeit lasījām, Galatiešiem 5, skan, un es arī uzlikšu uz ekrāna, agato sūne. Es iespējams izrunāju viņu, varbūt bišķiņ nepareizi, bet piedodiet man, bet lūk, šis vārds ir agato sūne, un šī vārda sakne ir agatos, kas īsumā nozīmē labs. Var uzlikt arī to vārdu, jā. Labs. Nu, lūk, un patiesībā no šī vārda pat ceļās vārds agate. Jā, mums, es zinu, vismaz viena agate šeit ir, kur arī spēlē priekšā, un šī vārda nozīme ir labā. Un savā ziņā mēs varam teikt, ka visi svētā gara piepildītie ir aicināti būt par tādām garīgām agatēm. Ja? Agato sūne. Un, nu, lūk, bet kāda tad ir nozīme šim vārdam? Kas ir tas, ko Bībele mums māca? Ko Pāvils vēlās šeit Galatiešiem 5 pateikt? Kas ir tā svētā gara dotā labestība? Un man šonedēļ pirms pāris dienām bija tāda interesanta saruna ar savu dēlu Joēlu. Viņam ir 6 gadi. Un mums šonedēļ bija tāds vīru vakars divatā. Mēs braucām uz teātri. Un turpceļā mums bija tāda kārtīga vīru saruna. Viņa varbūt sākās diezgan filozofiski, bet beidzās teoloģiski. Un ja kādam liekas, ka ar bērniem nevar par teoloģiju runāt, nē, tā nav. Viņi patiesībā saprot daudzas lietas ļoti labi. Un mums vecākiem varbūt pat vajadzētu biežāk to darīt. Arī man pašam. Un tā es viņam jautāju, kā tev liekas, vai cilvēki ir labi vai ļauni? Vai cilvēki ir labi vai ļauni? Viņš atbildēja, nu kā nu kurš? Daži ir labi un daži ir ļauni. Ļoti loģiski atbildi, kuras arī gaidīju savā ziņā. Bet tad es turpināju un jautāju viņam, nu labi, bet kā tu teiktu, vai tu esi labs vai tu esi ļauns? Tāds normāls jautājums, ko pajautāt 6-gadīgam bērnam, ne? Bet viņš pārliecinoši atbildēja, es esmu labs. Un tad pēc kādas pauzītes viņš teica, nu piemēram, zāgļi ir ļauni. Zāgļi ir riktīgi ļauni. Es viņam jautāju, tiešām? Bet zāgļi taču arī kādreiz izdara kaut ko labu, vai ne? Un viņš tā paskatījās uz mani. Mārčuk, beidz, zāgļi? Bet tad viņš teica, nu labi. Viņi kādreiz bija labi, bet tad viņi kļuva ļauni. Un tad es viņam teicu, bet es arī esmu zadzis. Un tad es viņam atgādināju stāstu no savas bērnības, ko viņš zināja, kur es esmu arī kādas nerātnības darījis šajā jomā. Un tad pēc mazas pauzes un tādām īsām pārdomām viņš teica, nē, vispār es arī neesmu labs. Es arī esmu zadzis un patiesībā es joprojām šeit tad kaut ko paņemu. Un šo sarunu es saskaņoju, ka es drīkstu jums stāstīt, viņš man atļauj. Un tad viņš pateica to, ka es jums stāstu vispār šo sarunu atstāstu. Viņš teica, patiesībā neviens cilvēks nav labs. Patiesībā neviens cilvēks nav labs. Un tad mēs turpinājām runāt par to, kādēļ mums ir nepieciešams Jēzus. Bet tas, ko Joēls šeit atzina, to Pāvils raksta Romiešiem 3. Viņš raksta,
Nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Nav neviena, kas dara labu. Un tas vārds labu ir šis vārds agatos. Nav neviena, kas dara to, ko Svētais Gars mums patiesībā saka šeit, kas ir gara auglis. Nav neviens cilvēks, kurš dabiski darītu labu. Un, protams, nav noslēpumi, ka cilvēki uzskata tomēr, ka viņi ir labi, viņi dara labas lietas. Visu reliģiju mērķis, izņemot kristietības mērķis, visu pārējo reliģiju mērķis ir radīt cilvēkā apziņu, ka es esmu labs un ka es esmu pietiekami labs savam Dievam. Un, ja es neesmu, tad es piestrādāšu, bet tad es būšu labs, bet man ir jābūt labam. Un patiesībā nevajag nemaz iet līdz reliģijām, pietiek ar mūsu ikdienu, mūsu sabiedrību. Mēs dzīvojam demokrātijā, mēs esam toleranti pret visiem, pret visām minoritātēm, mēs nepārkāpjam likumu, mēs esam labi. Un šīs lietas ir, kuras viņas ir labas un viņas ir jāievēro, bet tomēr tas rada cilvēkos šo ilūziju, ka mēs esam labi, un tad mēs salīdzinām ar citām kultūrām, varbūt citām reliģijām. Tomēr Dieva acīs tas kriterijs ir pavisam citādāks. Un Dieva latiņa labestībai ir daudz augstāka. Watchman's Nee ir teicis kādu svarīgu domu. Dieva prieks vai skumjas nav balstīts principā labs vai ļauns. Drīzāk Dievs izseko visu līdz tās saknē. Kāda darbība var būt tīri korekta, tomēr Dievs izpēta, kāds ir tās pirmavots. Tātad cilvēki gan dara apsveicams lietas, tomēr Dieva acīs tās nav labas, kamēr sakne nav laba. Jā, cilvēki dara apsveicams lietas, kuras izskatās labas, tomēr Dieva acīs viņas nav labas, kamēr sakne nav laba. Un mēs teiktu, ka vispār tā kopumā cilvēki ir diezgan labi, īpaši rietumu kultūrā, kur ir izglītoti un iecietīgi. Tomēr, ja viņu sakne nav laba, tad arī viņu darbi patiesībā nav labi. Jo šo labo darbu galvenais motīvs nav piepildīt lielāko iespējamo labumu. Izklausās sarežģīti, bet es pateikšu vēlreiz. Šo labo darbu galvenais motīvs nav piepildīt to iespējami lielāko labumu. Un kas ir tas iespējami lielākais labums, ko cilvēks savā dzīvē var darīt? Tā ir Dieva pagodināšana. Ja Dieva pagodināšana nav tavs motīvs taviem darbiem, tad motīvs kļūst par cilvēku pagodināšanu. Citiem vārdiem sakot, tu ar savu labo darbu piepildi kādu labu mērķi, bet tas ir mazais mērķis. Tu to lielo mērķi neesi piepildījis. Un līdz ar to šie darbi vairs nav labi Dieva acīs. Tātad lielais mērķis ir Dieva pagodināšana, un Čārls Spērģens ir to labi ilustrējis ar kādu atgadījumu no kādas svētdienas skolas ASV. Citāts. Svētdienas skolotājs uzrunājot puiši teica: puiši, re, kur man ir pulkstenis. Kam tas ir domāts? Bērni atbildēja, lai noteikti laiku, ser. Pareizi, atteica skolotājs. Bet pieņemsim, ka mans pulkstenis nepasaka laiku. Kāds labums ir no tā? Atskanēja atbilde: nekāda labuma nav, ser. Tad skolotājs no savas kabatas izvilka zīmuli un jautāja bērniem: kam šis zīmols ir domāts? Bērni atbildēja, tas ir domāts, lai ar to rakstītu skolotāji. Labi, bet pieņemsim, ka šis zīmols neatstāja nekādas pēdas aiz sevis. Kāds labums no tā? Bērni atteica, nekāda labuma nav, ser. Tad viņš no kabatas izvilka nazi. Puiši, kam šis ir domāts? Un tā kā viņi bija amerikāņu puiši, tad viņi uzreiz iesaucās, lai iešvīkātu. Un tas nozīmē, lai paeksperimentētu uz jebkuras virsmas, kas pagadās pa ceļam, tajā iedzenot kādu robu. Bet viņš teica: pieņemsim, ka nāzis negriež. Kāds labums no tā? Nekāda labuma nav, ser. Tad skolotājs uzdeva pēdējo jautājumu. Kāds ir cilvēka galvenais mērķis?
Kāds ir cilvēka galvenais uzdevums? Un viņi atbildēja, pagodināt Dievu, ser. Bet pieņemsim, ka cilvēks nepagodina Dievu. Kāds no viņa ir labums? Nekāda labuma nav, ser. Citādi beigas. Un šiem puišiem ir taisnība, ja tu nepagodini Dievu, savu radītāju, tad labuma nav no tā, ko tu dari. Tavi darbi izskatīsies labi, bet tie nav labi darbi Dieva acīs. Un tādēļ neviens cilvēks savā pamatstāvoklī nespēja darīt labu. Tas, ko Pāvils saka, nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Ja tev likās, ka tu varbūt tomēr esi viens no tiem, kuri dara labu, nē, viņš saka, pat viena nav. Pat tu, draugs, neesi labs. Un tomēr Pāvils, ko viņš šeit romiešiem ir teicis, ka neviens nedara labu, viņš tomēr galatiešiem saka, ka gara auglis ir labestība. Tas pats vārds, ko viņš iepriekš lietoja romiešiem. Tā tad ir kāds veids, kā mēs tomēr varam piepildīt šo lielo mērķi. Un atbilde ir tāpat kā ar visiem iepriekšējiem gara augļiem, pa kuriem mēs studējām. Patiesā labestība ir pieejama tikai un vienīgi Dievā. Tikai caur Jēzus nāvi un caur Jēzus augšām celšanos, un tas ir tas, ko mēs šodien šeit pieminēsim. Šie divi ir simboli, kur mēs pieminam caur vakarēdienu Jēzus nāvi, caur kristību Jēzus nāvi un caur vakarēdienu augšām celšanos. Un caur Jēzus nāvi un augšām celšanos mums šī Dieva daba ir dota kā pieejama manta, un caur svēto garu Dieva daba ienāk mūsos. Un caur svētā gara Dieva dabas ienākšanu ienāk arī šī labestība, šī agato sūne. Un tad mūsu sakne mainās. Jo Dievs ienāk mūsos svētā gara formā, un tādēļ, ka viņš ienāk, viņš sāk darīt to, kas pagodina Dievu, jo viņš pats ir Dievs mūsos. Un tad mēs sākam pildīt to lielo mērķi. Un redzēt, un līdz ar to mūsu labie darbi vairs nav mūsējie. Tie nav mūsu gribas izpildīti. Tie ir darbi, kurus Dievs dara caur mums, tādēļ, ka viņš ir ienācis mūsos. Un tādēļ neviens nevar darīt agato sūna labestību, ja viņā nav Dievs. Un tādēļ Jēkabs 1. nodaļā 17. pantā raksta: jebkurš labs, jebkurš agatos devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva. Jebkurš labs darbs nāk no Tēva. Nu, lūk, un šī vārda definīcija ir intrinsiska, jeb iekšēja, būtiska, patiesa labestība. Tā ir kaut kas iekšējs. Un tad ir jautājums, kā tā iet uz āru. Kas notiek tad, ja viņi ienāk mūsos? Kā viņi izpaužās mūsu dzīvēs? Kā tas iekšējais kļūst redzams ārēji? Un tagad klausieties, aizraujošs rakstvieta. Mēs viņu patiesībā lasījām ievadā, Efeziešiem 2:10. Klausieties. Mēs paši esam viņa darinājums Kristu Jēzū, radīti kam? Labiem agatos darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Padomājiet, Dievs pirms mūsu radīšanas, pirms mūsu atgriešanās, pirms tā brīža, kad Svētais Gars ienāca mūsos un pārveidoja mūs, viņš jau bija sagatavojis labos darbus, kuros mēs dzīvosim. Viņš jau sagatavoja darbus, kurus kādu dienu nāks cilvēks un viņš izpildīs šo darbu. Un ja mēs nāktu savā kritušajā stāvoklī, mēs nebūtu spējīgi to izdarīt. Mums nebūtu dots tas potenciāls, lai mēs to varam izdarīt. Bet tad, kad mēs nākam ar Svēto Garu sevi iekšā, tad mēs esam tie, kuri šos darbus varam piepildīt. Un varbūt tāds banāls piemērs, bet savā ziņā tas ir kā tās datorspēles, kur tev ir piedzīvojuma žanra spēles, kur tev ir sagatavotas, paslēptas dažādās vietās kaut kāds uzdevums, kas tev ir jāizpild, un tev šis uzdevums ir jāatrod, un tad tev ir jāatver
tas līmenis, lai tu varētu to izpildīt, un tad tev viņš ir jāizpild. Un savā ziņā mūsu dzīves ir pilnas ar šādiem darbiem, kurus Dievs ir sagatavojis. Un bieži vien mums pat viņi nav jāmeklē, viņi tur ir. Viņi ir tie, uz kuriem Dievs mūs aicina. Mūsu ikdiena ir pilna ar šādiem darbiem, kuri ir sagatavoti pirms pasaules radīšanas, lai mēs tos darītu un tos piepildītu. Lai izpildītu Dieva lielo, skaisto gribu. Un tad, kad mēs atrodam šo darbu, tad sākumā mums ir jāatver tas līmenis, tas potenciāls, lai mēs viņu varam izpildīt. Un tas ir tas, ko tas Svētais Gars dara, ka viņš ienāk mūsos un mēs kļūstam spējīgi to izdarīt. Un tā cilvēks ar šo agatosune labestību rīkojas pašaizliedzīgi citu labā, rūpējas par savu ģimeni, dod nabagam, palīdz slimajam grūdienim, lūdz par savu ienaidnieku. Un jūs varētu uzskaitīt vēl daudzas lietas. Un tomēr šai īpašībai ir kāda īpaša pazīme. Šai agatosune īpašībai ir kāda būtiska atšķirība no tā, ko jūs atceraties iepriekšējā reizē runāja Ģirds, kur mēs runājām par laipnību. Hrestotes. Ja? Tur mēs runājam par laipnību, šodien mēs runājam par labestību. Un teologi daudz raksta par to, ka šīs abas īpašības patiesībā ir ļoti līdzīgas. Viņas abas ir kaut kas labs. Tā ir savā ziņā abos gadījumos tas ir kaut kas krietns, kaut kas labs. Un tomēr ir viena būtiska atšķirība, ar ko šis šodienas vārds atšķirās no tā iepriekšējā. Un ļaujiet man citēt Viljamu Bārkliju. Viņš raksta tā: kāda ir atšķirība? Agatosune ir spējīga bārt un pārmācīt. Hrestotes, tas iepriekš Ģirta minētais krietnums, Hrestotes spēja tikai palīdzēt. Trenčs saka, ka Jēzus parādīja agatosune, kad viņš tīrīja templi un izdzina visus tos, kuri to centās padarīt par tirgus laukumu. Bet viņš parādīja Hrestotes, kad viņš bija laipns pret grēcīgo sievieti, kur ar eļļu svaidīja viņa kājas. Un viņš raksta tālāk: kristietim ir nepieciešama labestība, kas vienlaikus spēj būt laipna un arī spēcīga. Citāta beigas. Savukārt Džons Raitenbauks raksta šādi: agatosune ir aktīva, pat agresīva labestība. Angļu vārds labestība, un mēs varētu arī teikt latviešu vārds labestība, ietver daudzas skaistas īpašības. Tomēr grieķu vārds norāda uz vienu specifisku īpašību. Agatosune ir labestība, kas netaupa asumu un rāšanu, lai producētu labestību citos. Tādēļ Dievs var pārmācīt, dažreiz pat ļoti stingri, un tomēr tā ir un paliek labestība. Tādēļ vecāki var pamācīt savus bērnus, un tomēr tas ir labi, jo tas palīdz producēt saprātīgu cilvēku. Citāta beigas. Tātad mēs redzam, ka agatosune nav tikai tāda mīļa, maiga, iejūtīga, emocionāla labestība. Tā nav tāda, tāpēc, ka arī Dievs nav tāds. Dievs nav tikai mīļš un maigs tēvs. Dievs ir tāds, kurš dara lietas labi. Viņš dara lietas patiesi labas. Piemēram, kad viņš radīja pasauli, viņš atkal un atkal teica, par viņu bija teikts, viņš uzlūkoja visu, ko viņš bija radījis, un redzi, tas bija labs. Turpat ir teikts, tas bija ļoti labs. Un ļoti labas lietas nerodās vienkārši tāpat vien no bez pūlēm. Tās rodās dažkārt pat caur sāpēm un caur kādām grūtiem lēmumiem. Un tādēļ arī Dievu pagodinoša labestība nozīmē reizēm darīt to nepatīkamo. Uzrādīt grēku brālim vai māsai. Tas, no kā mēs šodien tiekam mācīti baidīties, tāpēc, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kura
māca tolerēt visu. Bet Dievs Bībelē māca, tev ir jāuzrāda. Tas ir tas, kas ir tava atbildība. Protams, to darīt mīlestībā. Bet tā ir patiesā labestība, ka tu palīdzi tavam brālim arī tad, ja tas ir kaut kas šķietam negatīvs. Ja tas ir kaut kas, kur tu saņemsi negatīvu reakciju no viņiem. Tas nozīmē, pamācīt kaut arī ir neērti. Tas nozīmē arī pārmācīt savus bērnus mīlestībā. Bet tas nozīmē arī pastāvēt par Dieva patiesību tad, kad tas nav ērti, kad tu saņemsi kritiku par to, bet to darīt tādēļ, ka Dieva vārds to māca un tādēļ, ka tas ir Dieva standarts. Un Dievam ir šīs abas puses, Jēzum ir šīs abas puses. Ir tā šķietam pozitīvā un ir tā šķietam negatīvā, kur Jēzus iet un iztīra templi, kur Jēzus māca arī mums, ka mums ir jāiet un jāiestājās tur, kur ir varbūt nepatīkam to darīt. Tāda ir patiesā labestība, agato sūna labestība. Nevis mīlestības vārdā noklusēt. Dieva labestība nenoklusē šādas lietas. Jēzus nenoklusēja tik neizdevīgo patiesību cilvēku priekšā. Jānis Kristītājs nenoklusēja, tad, kad viņš redzēja grēku Herodam. Jo patiesībā noklusēšana nenes labumu otram. Mums varbūt šķiet, tā ir tā labestība, ka tu visam pārklāji pāri tādu miera segu, bet patiesā labestība ir tā, kur ilgtermiņā nesīs labumu, pat ja tas ir caur nepatīkamiem apstākļiem. Ja, piemēram, cilvēks aiziet pie ārsta un ārsts viņam atklāja slimību, bet ārsts labu gribēdams noklusē to, vai viņš tiešām izdara labumu? Vai tā ir labestība? Lūk, draugi, un tāpat tas arī attiecās uz mums. Svētais gars mums ir devis šo agato sūna labestību, šo augli, kas mums ir mūsos jākultivē. Bet labā ziņa ir tā, ka viņš ir devis arī instrumentu, viņš ir devis, ja var tā teikt, kapli, ar kuru mēs to varam darīt, kas palīdz mums to darīt. 2. Timoteja 3, 16, 17 ir rakstīts: Visi Dieva iedvestie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam agatos darbam, ikvienam labam darbam. Tātad Dieva vārds ir tas, kas sagatavo mūs šiem darbiem. Dieva vārds ir tas, kurš palīdz mums izdarīt tos darbus, kurus Dievs jau pirms pasaules iesākuma ir sagatavojis priekš mums, lai mēs tajos dzīvotu. Un šis kaplis, šis Dieva vārds ir tas, kas uzar to cieto zemi. To zemi, kuru pasaule saspaida, kur mūsdienu ēra, jeb mūsu šis gars, kas valda tagad, šis liberālais un demokrātiskais, iecietīgais gars, kurš tev aizspiež ciet, lai tu nevarētu to saņemt. Šis kaplis tomēr uzar šo zemi, lai tajā varētu iekrist sēkla. Un tad no šīs sēklas izdīgt asns. Un tad no šī asna izaugt auglis, kam nosaukums ir agato sūna. Dieva vārds ir tas, kas ļauj mums šo gara augli attīstīt. Tādēļ lietojiet šo kapli, lietojiet šo Dieva vārdu savā ikdienā. Ja jūs gribat klausīt tam, ko Dievs un Svētais Gars šeit saka, tad ņemiet Dieva vārdu un mācieties no tā un mēģiniet to izprast. Un esiet gatavi atbildēt, tad, kad cilvēki no jums prasa. Tā ir jūsu atbildība dot šo labestību cilvēkiem. Un ļaujiet man noslēgt ar kādu apsolījumu, kas ir minēts saistībā ar šo pašu labestību, ar šo pašu agatos. Romiešiem 8:28. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par agatos, par labu.
Redziet, tie, kuri līdz ar Kristu ir piesisti krustā, kur līdz ar Kristu ir augšām cēlušies jaunajai dzīvībai, un tas būs tas simbols, kas šeit arī šodien, ko jūs redzēsiet dievkalpojumu turpinājumā, tie, kuri nes šo kristības zīmi kā apliecinājumu savai nāvei un augšām celšanai. Tie, kuri kļuvuši par Dieva bērniem, tie, kuros mājo svētais gars, kuri ir piedzimuši caur svēto garu. Un tie, kuri tādēļ ir spējīgi mīlēt Dievu ar to agāpe mīlestību, kas ir arī šajā Galatiešiem 5 minēts kā pirmais svētā gara augurs, tie, kuri spēj Dievu mīlēt ar patieso svētā gara mīlestību, tiem viss nāk par labu. Un tie ne tikai spēj dot šo labestību, bet viņi to saņem pretī. Viņiem viss nāk par labu. Viņi saņem pretī šo pašu labestību no Dieva. Un kad Dievs izrāda labestību, tad tā ir ļoti laba. Kā jau es teicu, kad Dievs dara kaut ko, tad viņš to izdara ļoti labi. Un šī labestība, kur mēs saņemam, viņa ir tik laba, ka viņa aizved mūs līdz mūžībai. Viņa mūs aizved līdz mūžībai. Viņa mums vairs neļauj izkrist ārā no tās Dieva rokas, kurā mēs esam viņa labestības dēļ ielikti. Un jā, reizēm tas notiek arī sāpīgā veidā, kad Dievs dod mums šo labestību. Viņš pārmāca mūs, tāpēc, ka mēs esam viņa bērni. Bet tas viss notiek tikai tādēļ, lai mēs nonāktu beigās tur, mūžībā. Tur, kur kādu dienu daudzas balsis sauks, svēts, svēts, svēts ir tas kungs. Un tad starp šīm balsīm atskanēs kāda viena balss, un tā būs tava balss. Jo tiem, kas Dievu mīl, viss nāk par labu. Viss nāk par labu līdz pat mūžībai. Un lai debes Tēvs jūs svētī uz to, lai šo labestību, kuru mēs saņemam no viņa, mēs lietot savās dzīvēs tā, kā viņš to ir vēlējies un paredzējis, un kas viņu pagodina. Lūksim.